Es ātri izstāstīšu, es vēl pēc tam atkārtošu 5 reizes. Tātad mēs šodien taisam Winner Die Challenge kārtējo. Mums ir čalis vārdā Juris, bet neviens viņu tā nezina. Mums ir leģenda, kas ir dzirdējis, kas ir bijis mūsu prieka mājā Dzirnavas stūrī vai Brīvības ielā. Labdien, skatītāji! Padalīties ar jums, ko es daru, ar ko nodarbojos pašlaik. Pašlaik spēlēju interneta pārsvarā. Cashgames, tikai cashgames, turnīrs, tas ir tāds priekš manī kaut kas noteikti. Jā, tas ir uzreiz var pateikt tā, ka super līmenī šo spēli. Ko mēs esam redzējuši, tad lieta tāda, kad es sāstīšu ātri, kas Teksasā ir mainījies, vismaz no savas puses, tu pēc tam reiz piestarpināt, un tad mēs esam parunāt starp tiem solveriem, starp izjūtām. Es uzskatu, un es domāju, ka vairums, kas mācās un spēlē pokeri, ir tā, ka mēs esam nonākuši tādā laikā, kad es esmu, uz 99% pārliecināts, ka mūsdienās nemācoties un nezinot solveru risinājumus, tu zinot tikai range, ar kādu tu atveries no kādas pozīcijas, ir stipri par maz, un pelnīt ar to vairs nevar. Tāpēc pārsvarā spēle notiek tieši pret tiem spēlētājiem, kuri spēlēja, kur ir labi spēlētāji, labi cieši, kuri neizdomās, kungs 3 trībetot tevi un visu pārējo. Ieslēgšu otro galvu, tur man setiņš 55-niekā. Patīk ļoti spēlēt čekreisu, jā. Mēģināšu izspēlēt kaut kādu interesantu roku. Uzreiz. Vorčisko. 2 erceni pavērījās, čekreisu jāspēlē droši vien. Tā. Es tā spēlēju, bet viņš neļaujās. Droši vien te jāliek oversize likmi, lai izskatās pēc blefa. Arī bija jautājumi, šis labs puisis, viņš labi spēlēja un visu, tas ir no tādām legendām. Viņš dārgi spēlēja un labi spēlēja. Populārākais, ko tu jebkad esi spēlētāji, tur tā kā, nezinu, Phils Ivijs. Nē, ar visām tām zvaigznēm arī esmu spēlējis. Tā. Un es skaties, kur tev timebanks tur beigsies šitās. Es tikai tos galdus jāsaliek. Tūlīt es salikšu galdus un tad... Jā, turpināsim tad, jā. Un students atkal ir pie mūsu galda. Tas ir vienkārši tā kā kādā loterijā. Viņi jūt, ka mēs esam kopā šo vienā strīmā. Vienkārši 215-niekā mūs arī iemet pie viena un tā paša galda. Tas nav normāli. Mēs 55-niekā sākām pie viena galda. Papis lielu roku ar dūzes kungs. Labi. Tā, šeit pēc mums ir laba roka. Tad labi, sāksim ķerties šiem čata interesantiem jautājumiem. Tu atbildi, ka tev ir laiks, jā? Tu tur baigi, es saku, es neradu, kuras rokas. Studenti, esi mācījies augstskolā, kuru vidusskolu pabeidzi? Jā, es biju mācījies ieceros vidusskolā, un tad man vispār dzīve, tad es pārbaudu uz Rīgu, tā dzīve sagadījās. Tad es pabeidzu Rīgas valsts tehnikumu, un tad iestājos Latvijas universitātē. Bija interesanti, daudz kur mācījos. Latvijas universitāte gala mērķis man bija. Tas ir, kur mēs ejam. Kur neaizgājam. Tā, es izlidoju no super 55-nieka vēlreiz, lai tu saproti. Labi, es arī salīdzināšu ar filmām un tur pārspēšu ko. Interesanti. Daudzās valstīs, pieņemsim, kazino pieder valstī, pareizi? Tas nav tas. Jā, tas ir Somijā, Zviedrijā, Barcelonā. Kaut kādā tur Āzijas valstīs. Tur es nezinu. Okay. Labi, nav tā, ka tu no kādas valsts nav tev deportējuši? Tas ir... Kur riktīgi samīs biksēs? Bija tāds gadījums, Odesā bija braucis spēlēt arī tādu, var teikt, privāto spēli. Jā, un dīlers kļūdījās, maisīja pie blakus galvu, tur viņam jāsaliek kāvu, ja? Un atnāca ar kāvu un netīšām dīlers ielika 2 kreiču punktus, un mēs tur lielu spēli spēlējām. Tas, ka viņi vienādi. Jā, tas tā. Beigās mēs ķersimies čatu pie jautājumiem.
Pats, es gribētu teikt, ka būs drusku mazāk galda, bet viņi kļūst tikai vairāk un vairāk. Es tā, ka tās iziesim kaut kam cauri. Ļaujiet man te izspēlēt manas. Tā, šitien mēs vācam līdz galam. Neko savu. Jā, tāda runāja. Tā, bez devītniekiem, bez dā. Tā, kaldu 10, nice. Jā, bet reāli. Un šitais tev nebija jādara. Jā. Visu Bet man ir cilvēki. Jā, avārija. Jā, viss tev beidzot, jā? Sāk neiet. Jā, es arī esmu pa fair play, es pat bieži ja es pamanu kaut kādus kļūdus, es pat viņus pasaku. Arī pie galda ir bijis kaut kādi gadījumi. Tagad ir ļoti interesanti sadalīt, ko es. Un tu slowplayoji dūžus. Redziet, ko nozīmē vecā spēle? Jā. Vecā spēle nozīmē noslowplayot dūžus. To dara. Tā, šitam iesim. Obligāti. Easy call. Nopietni. Šī tik labi. Tā ir četrnieku dāmu. Ir alts. Ko tas nozīmē, ja tu mīli? Es tur vienā turnīrā arī savā 25 bountyjos, bet pat neesmu pamanījis kā, bet tas jau vispār tā kaut kur malā, kaut kāds stāru turnīrs, it kā liels, bet ciķipa vienkārši, okei. Klau, kur Leiša čika palika, nav redzēta? Es, ja godīgi nepateikšu, jo viņa vakar nebija, ja? Man līns ir un laikam, zaudēja izvēju tam kā streameri. Viņa statara, ka кэшами добавьте 59, пожалуйста, студенту. Laitreg ciet, un viņš taisa 3,5. Nē, mēs šitādu ņemsim. Mēs šitādu ņemsim. Septiņi dāma. Ir, stop, hold. Nu, kāpēc ērts? Labi, dabījām šitos $18. Ķipa, man atkoloja visu, kad, pat tikas tos blefs tur rādīja, man atkoloja visu, kad man, visus manas, ķipa velju rokas pēc tam ar otriem pāriem. Sākumā viņi vispār nesapat, kas notiek pasaulē, man liekas. Es neesmu spēlējis Zviedrijā, Helsinkos biju spēlējis, bet Zviedrijā, tieši Zviedri super stipri. Bet tur arī ir atpūtnieki, protams, īpaši tagad, kad tur no Students settingos table option var nomainīt uz Big Blind. Mēs jau nomainījām, mēs īstenībā kā to uzlikām. Tu uzlikliši no savu teku. Es esmu ārā, dāmā. Man ļoti, agrāk bija tur ļoti laba spēle šogad. Te nevar uzminēt, kā kuru gadu. Los Angeles arī laba spēle pieņems, un tur draugi braukā un pastāsta, kā ļoti laba spēle, bet tur, pieņems, un visi tur runā Las Vegas, un man nepatīk spēle, kā tīt Las Vegas. Es šeit kaloju. Un yes! Nedaudz, bet, labāk zilē rokā nekā mediskokā. Kaut ko vairāk, labāk. Vidēt nekā Vegetētien aizgāja. Jā. Te mēģināsim kaut kādas blindus izcīnīt, jo labāk zaudēt cīņā nekā pazaudēt visu uz blindiem. Tad savāks. Īpaši knokautā. Jāpiedalās cīņā. Jābūt tam steikam, lai varētu kādu izsīt, bet pagaidām. Mana stratēģijā nedarbojās, jo es pārāk daudz biju metis nost, jo agrāk tāda jēdziena kā Terminators knokauts nebija. Spēlēja bez tādām spēlēm. Jā, tas īstenībā diezgan daudz pamainīja pokerī tieši šis calling ranges, tāpēc, ka tev ir tā pievienotā vērtība, un tad, kad ir deep runī, cilvēkiem, kuriem ir 8 bounty. Jā, zelta vārda students. Domāju, 2 stundas bija jau pārāk liels reiz bija. Es ārā 55. Oi, bija tūlīt naudām. Es tajā turnīrā neesmu, tāpēc. Jā, pēc tam, kad bija 5, man bija ļoti neērti, pateikšu godīgi.
Un šitais ir tas pats, kas, kad spēlē tos mazos AFS, kas ir average field size, tos mazos turnīrus. Tad ir tā feature, kad tev 8 gadi aiziet šeit dūži 55 bablā. 7 līdz naudām. Varbūt kāds grib uzžarīt. Mums ir olins. $18. Nu, davai vēl repuš olin. Repuš olin. Man vajadzētu šito savākt. Šitais būtu ļoti zvērīgi savākt $40. Tā, nu davai tev dāma dūs. Dāma kungs dāma dūs. Tā, ну без добра. Так, админ, добавьте мне еще $19. Tā, ar astotniekiem par kungs dāmu svarīgi. Bāc, uzreiz streits viņam. Nu, uzreiz streits. Nu, mēs 55-niekā izlidojām beidzot, ko es varu pateikt. Izdosies. Ļoti svarīgi. Cīņa par dūs dāmu, dūs 9 pretiniekiem. Nu, flops labs. Maziņo. Jā, 9-nieks atnāca. Tas ar to 20. stāku atkal te purinos. Beidzot iedeva 7-nieku sevi. Mēģināšu dubultoties. Tā, man ir 109-niekā jāliek Olins. Tas ir Dūzes kungs ar 17 blindiem no pirmās pozīcijas. Plāc, mēs big blindu coverojām un viņš arī neizdomājās. Nu, kā tā? Tur ir diezgan labi. 52%. 64 un 0. Kausmas. Jā, es ārā. Kurā? 25. 25-niekā, ja? Kā šeit kungs 8 laikam pušojam. Tā, nu kungs 8 par 22 varam vinnēt? On time! Es izlidēju 109-niekā. Nu, man palika un neko nedabūju. Bāc, es te nevaru kolot, zini kāpēc? Man vajag, lai es coveroju šočoli. Ko viņš čeko turnā? Un liek riverā. Nu, viņam 2-nieki, 3-nieki jāliek, bet mums te viss taču atvērās. Tas ir vēl jūbēc. Mums te viss streiti davērās, dāma 9 tur. Viņam tupa, nu viņš vienīgais, ko mēģina iztikt 10-nieku. Varbūt. Man labāk paliek tā, kad es coveroju vēl Matthew, Staplu, šočali. Tā, šeit mums kaut kāda roka sazīmējusies. Jā, es setā iebraucu. Tu setā iebrauc? Sakām par streamiem, tā ir grupa, kur mēs varam vienkārši paprasīt, nezinu, kur pokerčipus Latvijā nopirkt, iesakiet dīleri, kur paņemt tur uz homegame. Tad, ja pa ko, kas pa pokera tēma, mēs mēģinām turēt kaut kādu latviešu community. Cik es zinu, Juris arī tur ir. Es izlidoju ārā, gribu pateikties visiem skatītājiem, gribu pateikt paldies, ka bijāt ar mums, jā, un tāds. Es nedaudz pasikošu no malas, ka vēl kā gačam veicās. Diemžēl man šodien nav mana diena turnīros, jā, bet tas jauns experience man bija diezgan. Подождем 3-4 минуты или сколько тут, чтобы один игрок вылетел у меня, чтобы было подтверждено, что я выигрываю. Потому что если я сейчас вылетаю в следующей партии с тузами, например, то я проигрываю челлендж. Ir izlidoja. 20 palikuši. Džeki, paldies. Uzvarētājs mums šodien zināms ir так. Напишите мне, пожалуйста, администратор, напишите мне, пожалуйста, кэшами $232. Mums ir 2 dīprani, so let's go. Paldies, studenti, paldies, respekt, varbūt vēl kādreiz.